studēji, tu vairāk sev disciplinēji, ja tu esi vienkārši, ka tev ir jābūt skaņdarbam gatavam tad, un tu raksti, un tu strādā. Man, es domāju, ka tā īsti nevar iemācīt, ja, ja tev pašam ir jābūt tai iekšēji ugunī, lai tu pats sev veidot, skolot un pildveidot. Un tad ir labi, ja tev ir labs kontakts ar tavu profesoru, un vēl labāk, ja profesors nemēģina tev stāstīt, ka tev ir jāraksta tā, apzināti vai neapzināti tā, kā es rakstu, ka tā ir tā īstā muzika. Tāda. Bet mans profesors Valentīns Utkins, paldies viņam, jau bija fantastisks tādā ziņā, kad viņš stāvēja un krita par saviem skolniekiem. Un cik tas ļoti bija svarīgi un vajadzīgi, sevišķi, ja tāds audzēknis ar tik aizdomīgu biografiju un raksta tādas tik neizprotamas un trakus gabalus, kā saka, mans profesors Jauns, viņš tad, kad vajadzēja, tad aizstāvēja un paldies viņam par to.